Jānis Leitis, Skaidrīte Malniece, Kārlis Miezis, Andris Ozolīņš, Māris Priedīgs. Kad pie mūsu kājām iedegas pieneņu zvaigznītes, sāk ziedēt arī egles. Tikai egļu ziedus mēs parasti neredzam. Vienkārši nepaskatāmies uz augšu un neredzam. Vēlāk pielieksimies no zemes, pacelsim brūnu čiekuru un brīnīsimies, kur tāds gadījies. Ir jāmācās skatīties augšu. Uz augšu tas ir tālāk, uz priekšu, nākotnē. Cilvēki, kas stāda kokus, šķiet to spēj. Un tad šādā nevarīgā stādā viņi ierauga mūžību. Gadu simteņos krātu spēku. Nekas jau nebeidzas, nekas nesākas. Tikai stafete pāriet no vienām rokām citās. Pirmo nolikumu par mežu apsaimniekošanu parakstīja Ļeņins. Pēdējo Latvijas PSR mežu kodeksu pieņēmām mēs. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā mācās nākamie agronomi un melioratori, zootehniķi un veterinārārsti, taču šie jaunieši, Mežsaimniecības fakultātes 3. kursa studenti, pēc nepilniem 2 gadiem līdz ar augstskolas diplomu saņems tiesības valkāt mežkopja formas tērpu. Mūsu zemē pieņems tā uzsvērt šo speciālistu valstisko nozīmību. Pirms 22 gadiem Mežsaimniecības fakultāti absolvēja Alfons Grīnfelds un sāka strādāt Kuldīgas mežrūpniecības saimniecībā. Strādāja gods godam, tad pēc akadēmijas uzaicinājuma vēlreiz atgriezās augstskolā. Šobrīd viņš ir tehnisko zinātņu kandidāts, mežu taksācijas un organizācijas katedras vadītājs, nu jau 10 gadus Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātes dekāns. Šajā laikā docents Grīnfelds iemantojis daudz atziņu. Viena no tām ir šāda. Dekāns nav bubulis, ar kuru baida studentus, ja runa par stipendijas atņemšanu vai kādu citu sodu. Taksācijas un mežsaimniecības prakse, pati atbildīgākā un sarežģītākā, notiek vasaras pilnziedā gleznainajā Talsu apkārtnē. Te studenti mācās apzināties atbildību par dabu, mācās vērtēt lietas koku atšķirt no sprunguļa. Vajadzība pēc koksnes strauji aug pat sintētisko šķiedru laikmetā. Savā dzīvē no šūpuļa līdz zērkam cilvēks saskars ar aptuveni 30 000 koka izstrādājumu. Praktiski nav iespējami 2 gluži vienādi meža novērtējumi. Tiek strādāts ar vieniem un tiem pašiem instrumentiem, aprēķināts pēc vieniem principiem, tomēr rezultāts katram savs. Katram sava vērtību skala. Katrs mežu redz citādi. Katram arī savs ceļš pie tā. Kāpēc mežkopja profesiju izvēlējās Ivars Veldre? Kopš es atceros sev kopā ar mežu, ar dabu, ar dzīvniekiem. Man tēvs ir mežkops, un viņš man vienmēr mācīja dabu mīlēt, cienīt un saprast. Savā profesijā gandarījumu un vērtību. Es redzu tādā apstāklī, kad mežsaimniecības speciālisti strādā nevis priekš sevi, bet priekš citiem, priekš nākošām paaudzēm. Jo taču aiz mums paliks mežs, ko mēs esam audzējuši. Paliks nākošām paaudzēm. Tas ir izdarīt kaut ko cilvēkiem labi, atstāt citiem cilvēkiem cilvēcei. Un aiz mums paliks mežs. Es domāju, tas ir daudz. Programma man nav plaša, un dzīves mērķis arī ir ļoti vienkārši. Es patiešām vēlētos no visas sirds kļūt par labu mežkopu.
savu darbu vietu es iedomājos kādā mežniecībā. Par mežģīmu vietnieku. Ot es visu laiku esmu vēlējies, lai man būtu pašam savs mežs, lai es būtu savā mežā saimnieks. Tāds ir mans dzīves mērķis. Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Egles nozāģēšanai šodien jāpatērē 1 minūte, bet šāda egle izaug 80 gados. Kuru atstāt, kuru nē, to izlemj cilvēki formas tērpā. Kļūdīties nedrīkst. Koku var nozāģēt tikai vienreiz. Šīs prakses laikā studenti nogāž vienu. Citādi nevar. Vienam jākrīt, lai paliktu mežs. Kursa vecākais Kaspars Riže ir pilsētnieks, dzimis un uzaudzis Rīgā. Vispār bērnībā es no meža baidījos. Man bija bailes no meža. Vienam pa mežu iet bija bailes. Un atceros, ar mammas krustēvu gājām pa mežu. Bija jāpaiet pārsimt metri pēc zāģa pakaļ, tad gan arī ar asarām. Bija jācens pēc tā zāģa. Sākumā vienkārši patika mežs. Kad gāja vai ne, stāties fakultātē iekšā. Pat nebija tāda īsti, vai ne, tāda zināms, kāpēc es eju uz viņu, vai ne. Vienkārši patika, es jūtu, ka mežā, faktiski tā mežā dzīvot varētu. Tagad tā vairs nav tikai patikšana vien, tā jau tā ir izveidojusies par nepieciešamību. Jau. Vienkārši es sapratu, grūti pateikt tā, ne, bet es vienkārši neiedomājos, kā tas varētu būt, kad man būtu jāmaina tāda profesija, kaut kas cits jādara. Tā, ka mēs stājāmies iekšā, ne, tad jau runas gāja pa akadēmijas ar meži, tas jau ir tā ir fakultāte, tur ir, kā smējās īstie vīri, vai ne, un mežiem savas tradīcijas, un mežiem ir savas, teiksim, mežiem ir kaut kas īpatnis, savādāks nekā pārējā fakultātē. Tad ienācām pirmajā kursā, pirmām kārtām jau tādu, kā 1. septembrī pirmā kursā uz kolhozu bija jābrauc, ne, tad tādu pasniedzēju deva tādu ceļmāju līdzi, ja varētu teikt, vai ne, kad neaizmirstiet, kas jūs tādi esat, un ka lai kur arī jūs būtu un ko jūs strādāt, neaizmirstiet, kādā fakultātē jūs mācāties. Es esmu lepns par savu kursu. Tikai tas, kas mīlēs savu specialitāti, varēja savus pienākumus veikt no sirds. Tā ir vēl viena dekāna Grīnfelda atziņa. Aptuveni 95% no fakultātes beidzējiem savu profesiju nemaina. Šķiet būs grūti atrast otru tādu mācību iestādi. Kopš pasaules radīšanas ir bijis tā. Pēc 6 darbdienām nāk svētdiena. Agrāk stāsta viss esot pirkts par naudu. Tagad visi var nopirkt par laiku. Kam savu laiku atdosi, tas arī būs tavs. Uldis Ceruks nedēļu nesadala darbdienās un svētdienā. Viņam visas mežam un fotografijai. Redziet, tagad pa mežu vienkārši ir tādas vietas, kurām nevar tā paiet garām. Tas varētu būt arī kaut kāds sīks objekts vai lietiņa. Un arī katrā ziņā kopskats, viss kopumā. Un tās vietas, kurām nevar paiet garām, tad arī es cenšos iemūžināt. Vismaz savai atmiņai. Un kā, Uldi, sākās tavs ceļš pie meža? Manā ģimenē tas tā ir bijis jau no laika gala.
Cik es atceros, tad man jau tādu pavisam mazu vilku uz mežu līdzi. Arī vidējais brālis strādā tajā pašā profesijā, strādā tēvs, māte arī strādāja, un tā es arī. Kādu tu gribi redzēt mežu? Mežu? Tādu, kurā būtu kaut kas katrā ziņā pirmatnējs, bet arī būtu manām cilvēku klātbūt. Jā, es redzu viņu mežā, bet, manuprāt, vienā otrā momentā viņš ir liekas arī. Tādēļ, ka cilvēks neprot uzvesties. Te, manuprāt, audzināšana būtu liela nozīme. Aizsteigušās tieši 1000 dienas kopš pirmās lekcijas. Veikta lielā puse ceļā pie sava meža. 1000 dienu. Paskatīsimies, ko esam iemācījušies. Prātīgāk, gan prātīgāk. Redziet, zināšanas var novērtēt 1 un 2, bet novērtējiet lūdzu personību. Vērtīgākie, vai kā mežinieki saka, pluskoki, izaug sacensībām, kolektīvā. Nu, protams, pēc 1000 dienas neatvairām nāk 1001. nakts. Ir atkal 1. septembris, nāk jaunie, nāk absolventu dēli un mazdēli. Starp viņiem Indulis Sarma, kas mežkopja stafeti aiznes jau 8. paaudzē. Vārds dekānam Alfonam Grīnfeldam. Mūsu republikas lielākais dabas krāšņums un bagātība ir mūsu zaļie meži. 38% no visas mūsu republikas klāja meži. 72% no visa meža platībām apsaimnieko Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija ar tām pakļautām mežrūpniecības saimniecībām. Šodien mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāte gatavo speciālistus mūsu mežsaimniecībai, mežrūpniecībai un kokapstrādei. Kādiem tiem ir jābūt? Kādas prasības šodien izvirza ražošana? Pirmām kārtām augstas klases speciālistiem, ideiski pārliecinātiem, savas nozares
un savas dzimtenes patriotiem un katrā ziņā cilvēkiem, kuri mīl mežu. Šīs dienas pasniedzējām ir jābūt pirmām kārtām vadošam specialistam, jāmīl jaunatne, jābūt augstas klases pedagogam un jāiet kopsolī ar studējošo jaunatni. Tāda ir vēl viena dekāna